Mājas jumts tek, logos svilpo caurvējš un šķiet, ka radiatori vairs nesilda. Norobežojošās konstrukcijas ir bojātas. Ir sajūta, ka kaut kas jādara. Rīgas enerģētikas aģentūra sagatavojusi 11 video sēriju, lai palīdzētu kļūt zinošākiem par energopratības jautājumiem. Kā notiek ēkas atjaunošanas process un ēkas pārvaldības tiesība pārņemšana? Kas ir kopības lēmums? Kā dibināt biedrību? Kur meklēt finansēšanas iespējas? Kā sagatavot tehnisko dokumentāciju? Kā risināt konflikta situācijas? Ko dara ēkas apsaimniekotājs un projekta vadītājs? Šie un citi jautājumi sērijā ēkas atjaunošanas procesa ABC. Pārstāv Rīgas enerģētikas aģentūru, un mēs sniedzam tiešsaistes konsultācijas visiem interesantiem, kurā pēc būtības mēs sastādām ēkas atjaunošanas plānu. Var konsultēties pie saviem apsaimniekotājiem vai pie līdzfinansējuma izsniedzējiem. Šobrīd ļoti aktīvi ēku atjaunošanas procesā ir iesaistījuši arī bankas, kuras arī veido savas konsultatīvās nodaļas, kurās iedzīvotāji var uzzināt ļoti daudz interesantus jautājumus, kā ko atjaunot. Konsultācijas var saņemt par visu ēkas atjaunošanas ciklu. Tātad par to, vai ēku ir vērts atjaunot, kādi dokumenti ir jāsagatavo, lai varētu uzsākt ēkas atjaunošanu, kas ir nepieciešams, lai šos dokumentus varētu pasūtīt. Viss, kas saistīts ar biedrības dibināšanu, pilnvarojumu jautājumu. Un tas pats pirmais solīts, ar ko ir jāsāk, ir tātad jāieiet internetā, jāatver mūsu saite renovē.lv, un tur ir tāda ļoti jauka poga, bezmaksas konsultācija. Un nospiežot šo pogu, atvērsies kalendārītis, kurā jūs savu izdevīgo dienu varēsiet izvēlēties. Kas ir interesanti, jūs varat iesaistīt visus dzīvokļu īpašnieku kopības biedrus. Mūsu pieredze ir ļāvusi novadīt šādas tiešsaistes konsultācijas līdz pat 70 apmeklētājiem vienlaicīgi. Tās ir ļoti nopietnas sapulces, kurās arī var uzdot gan tos patīkamos jautājumus, gan arī tos jautājumus, kas rada šaubas, lai iedzīvotāji uzsākot šo darbiņu pie ēkas atjaunošanas, būtu pilnībā pārliecībā, kas notiks, kāpēc notiks, cik tas maksās. Protams, mēs piedāvājam iespēju pieteikties klātienē. Mūsu informācijas centrs atrodas Rātes pasāžā Jaunavas ielā. Un viena tāda diezgan nopietna lieta, ko Rīgas enerģētikas aģentūra arī piedāvā, tā ir dalība kopsapulcēs. Šajā gadījumā mēs sniedzam iedzīvotājiem atbalstu, klātienē piedaloties iedzīvotāju kopsapulcēs, kā Rīgas domes pārstāvi, attiecīgi jau ļoti daudzus jautājumus skaidrojot klātienē, un tā praksa ir ļoti interesanta. Mēs esam vadījuši sapulces gan pagrabos, gan bēniņos, gan kāpņu telpās. Protams, ka mēs palīdzam arī ar telpu nomu, ja nepieciešams. Tad, kad mums ir ēkas pārstāvniecība, kura ir gatava uzņemties šo darbiņu, tad mēs ķeramies pie iespējām meklēt tehniskās dokumentācijas sagatavošanas speciālistus. Certificēts būvinženieris, kurš gatavo šo tehnisko atzinumu, energoauditors, kas gatavo energoauditu, un arhitekts, projektētājs, kas taisa šo mājas projektu. Jau šajā posmā iedzīvotāji var saņemt atbalstu līdzfinansējuma formā. Rīgas enerģētikas aģentūra piedāvā katram dokumentam līdzfinansējumu. Tātad tehniskajam atzinumam tas līdzfinansējums ir 90%, 1200 eiro maksimālā summa, energoauditam 1200 maksimālā summa, bet visinteresantākā ziņa priekš iedzīvotājiem ir, ka tehniskajam projektam iedzīvotāji var piesaistīt 15 000 līdzfinansējumu, kas nozīmē to, ka praktiski tehniskā dokumentācija ir par ļoti, ļoti nelielu naudu. Tad, kad tehniskais projekts ir sagatavots, tad tur ir tāds viens ļoti interesants dokuments, ko mēs saucam par kontrolu tāmi. Un tad mēs kā iedzīvotāji saprotam, cik tad īsti mums tas izmaksās. Principā šos izdevumus būtu tā kā jāuzņemās pašiem dzīvokļu īpašniekiem, šīm dzīvokļu īpašnieku kopībām. Labā ziņa ir tā, ka energoefektivitātes jautājumu risināšana tiek atbalstīta gan valsts, gan pilsētas līmenī, un attiecīgi iedzīvotājiem ir iespēja piesaistīt līdzfinansējumu. Un ja mēs runājam par tādu kompleksu atjaunošanu, kurā mēs pilnībā ietveram visu, gan ēkas siltumu
siltināšanu, gan apkuras sistēmas, karstā ūdens maiņu, gan dažādus citus jautājumus, tad, protams, mēs varam skatīties valsts programmas, kuras ietvaros mēs varam saņemt pietiekami jūtamu atbalstu. Mēs palīdzam sagatavot arī noteiktus dokumentus, jo, lai pieteiktos līdzfinansējumu un lai dokumenti būtu juridiski saistoši, ir jāievēro šīs noteiktās formas. Ļoti daudz materiāla ir mūsu saitē, ko jau es pieminēju, renovē.lv, bet mēs arī klātienē vēl palīdzam adaptēt konkrētai situācijai, skaidrojam neskaidros punktus, palīdzam veidot šīs kopsapulces, kurās iedzīvotājiem ir iespēja nobalsot par lēmumiem, gan arī veidojām šīs lēmumu pieņemšanas aptaujas anketas, kuras vēlāk ar biedrības starpniecību tiek izplatītas starp iedzīvotājiem, un tādā veidā iedzīvotāji pieņem šos lēmumus. Projekta vadītāja darbs sākas ar dzīvokļu īpašnieku iedrošināšanu pirmajam lēmumam, balsojumam par to, ka mēs vispār šo ceļu iesim un ka māju ir jāatjauno un sākam šo procesu darīt. 30 līdz 40% darba projekta vadītājs iegūda jau līdz brīdim, kad noslēdz būvniecības līgumu. Būvdarbu process tie ir varbūt 20% no projekta vadības darba kopumā. Pašā pirmsākumā, protams, ka tā ir visas projekta īstenošanas komandas norganizēšana, tad visu speciālistu atlase, tajā skaitā būvuzņēmēja atlase un arī sekošana līdz projekta idejai un dzīvokļu īpašnieku vēlmju ievērošana. Projekta vadītājiem ir jābūt, tā teikt, dzīvam tiltam starp būvniecības veicēju, starp dzīvokļu īpašniekiem, ir jājūt, uz ko māja ir gatava, uz cik lielām inovācijām un ieguldījumiem, un jāiedrošina reizēm arī kādam lielākam solim, par ko varbūt dzīvokļu īpašnieki nemaz nav zinājuši, ka tādas ir viņa iespējas. Pirmajā tikšanās reizē mēs parasti izstāstam, kāda ir bijusi pieredze līdzīgos objektos, līdzīgās mājās, un principā jau nākot uz objektu, es ar acīm tā samiektām ievērtēju, un es jau redzu, kāda risinājuma šeit būtu iespējama, kāda būtu izdevīga, kāda būtu liederīga un kādus dzīvokļu īpašniekiem piedāvāt. Protams, ka visu arī nosaka izmaksas, bet lielā mērā, ja jautājums ir, kam ir iniciatīva ēkas atjaunošanas procesā un kas lielākoties izvēlās pasākums, kas tiek īstenot, man gribētos teikt, ka manā gadījumā tas noteikti ir projekta vadītāju uzdevums, jo dzīvokļu īpašnieki nevienmēr zina par savām iespējām, nevienmēr zina par to, kā sasniegt rezultātu un nevienmēr zina par to, kādas iespējas un kādas inovācijas ir pieejamas konkrētajā brīdī un kā arī kāda risinājuma viņa mājā strādāt, nestrādāt, darbojas, ir vajadzīgi vai nav vajadzīgi. Līdz ar ko sanāk, ka projekta vadītājiem ir ļoti liela loma un varētu pat teikt izšķiroša risinājuma izvēlē. Atrast labu projektu vadītāju, jeb atrast vispār projektu vadītāju, tas ir mazliet tā kā izaicinājums un ir jāatrod projektu vadītājs nevien, kam ir pieredze projektu vadībā, bet arī cilvēks, ar kuru var labi sastrādāties un kuram mājas pārstāvji un dzīvokļu īpašnieki spēj uzticēties. Jo projektu vadītājs savā ziņā pārņem mājas īpašnieku pilnvaroto personu iniciatīvu un viennozīmīgi tās ir atsauksmes no citām mājām. Visbiežāk mums projektu vadītājiem ir pat tāda tendence būt projektu vadītājiem kādā noteiktā apgabalā, reģionā vai pilsētā, jo vienas mājas pārstāvji padod šo ziņu tālāk un iesaka tālāk, pie kā vērsties, jo ļoti reti, kad mājas dzīvokļu īpašnieki vai biedrība paši spēj projektu novadīt. Visvieglāk ir strādāt ar mājām, ar tām dzīvokļu īpašnieku kopībām, kur uzticas projektu vadītājiem. Ir jāpārjautā, var precizēt, kāpēc projektu vadītājs iesaka vienu vai otru risinājumu, bet pats galvenais, es teiktu, ir uzticēšanās, jo iespējams, ka kādā brīdī mēs no pieredzes zinām, ko vajag, ko nevajag šai ēkai, bet dzīvokļu īpašniekiem varbūt liekas, ka viņiem vajag citus risinājumus. Ja ir uzticēšanās savstarpēji starp valdi, īpašniekiem un projektu vadītāju, tad viss būs kārtībā, tad noteikti renovācija izdosies un izdosies iekļauties gan paredzētajā finansējumā, gan paredzētajā termiņā, bet ja nav savstarpējas uzticēšanās, tad vienmēr var kaut kas noiet greizi. Viena no lielākām kļūdām, kas varētu būt, ir pakalpojumu sniedzēju, būvuzrauga, piemēram, vai būvnieka izvēle pēc radu draugu ieteikuma, kam nav pamatā pieredzes, bet tas nebūtu nenozīmē kvalitāti. Arī šajos jautājumos es ieteiktu uzticēties projektu vadītājam, jo projektu vadītājam pienākums ir nodrošināt, lai projekts veiksmīgi tika pabeigts līdz galam, nevis lai tikai kādam izdevīgi tika noslēgts kāds līgums. Un līdz ar to projektu vadītājam nav nekādas intereses izvēlēties sliktu pakalpojumu sniedzēju, jo viņš zina, ka viņš ar vāju komandu nevar sasniegt rezultātu.
Tā kā šeit atkal atgriežamies pie uzticēšanās projektu vadītājiem un paļaušanos uz projektu vadītāju kompetenci un pakalpojumu sniedzēju un darba veicēju atlasi. Vēl viena no būtiskākām kļūdām, kas ir dzīvokļu īpašnieku, viena no lielākajām kļūdām ir baidīšanās no izmaksām. Baidoties no izmaksām, dzīvokļu īpašnieki atsakās no viena vai otra pasākuma, no noteiktiem darbiem, vai neremontēt kāpņu telpas, vai neierīkot pienācīgu labu ventilācijas sistēmu, vai kaut kādus citus darbus atlikt ar domu, ka jau pirms 10 gadiem to darījām. Piemēram, ļoti bieži pret logu nomaiņu dzīvokļu īpašnieki ir nostādīti, un rezultātā jau būvdarbi vēl nav pabeigti, kad lielākais vairums tomēr saka, vajadzēja mums iet uz 100% darīt visus iespējamos darbus, jo pēc renovācijas 2-3 gadus ir ļoti grūti saņemties vispār kādus darbus uzsākt. Un to, kas nav izdarīts, tas tad arī uz kādu ilgu laiku paliek neizdarīts. Tā varētu teikt, ka ir viena no būtiskākajām kļūdām no dzīvokļu īpašnieku puses renovācijas procesā.